Latvijas Universitātes žurnālistikas studenti kopā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru vairākas nedēļas analizēja politisko partiju ziedotājus laika posmā no pērnā gada sākuma. Starp vairākiem simtiem ziedotāju mums acīs iekrita 19 gadus vecais Kārlis Rubīns. Kārlis pērn Zaļo zemnieku savienībai ziedoja 1400 latu, bet viņam nekas nepieder. Gribējām noskaidrot, no kurienes tobrīd vēl 18 gadus vecajam Kārlim ir nauda. LU sociālo zinātņu fakultātes telpās sastopam jaunieti, kurš pēc bildēm sociālos portālos atgādina Kārli. Izrādījās, ka tas tiešām ir mūsu meklētais puisis. Tu esi ziedos kādai partijai? Jā. Kurai? Zaļiem zemniekiem. Kāda ir tā motivācija ziedot? Es domāju, ka viņiem var uzticēties, tāpēc es domāju, vēlējos viņam palīdzēt tā kā finansiāli. Domāju, viņi varētu uztaisīt kādu spožu kampaņu, kas varētu patikt cilvēkiem un kas varētu ietekmēt šo situāciju. Un no kurienes tev šāds finansējums 1400 latu? No vecākiem. No vecākiem un sporta. Kāpēc vecāki paši tad neziedoja? Viņi arī ziedoja. Un arī iedeva tev, lai tu noziedotu? Jā, deva arī man. Tā kā Kārlis ir diezgan atklāts, devāmies noskaidrot pie korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, vai šāds ziedošanas veids tiešām ir neatļauts, un ja ir, tad kādas ir sankcijas par to. Ziedojums ierobežo likumi, piemēram, ziedot nedrīkst no dāvinājumiem vai aizņēmumiem. Ziedotājs nedrīkst būt starpnieks. Partiju finansēšanas likums nosaka, ka ziedojums var veikt tikai no saviem ienākumiem. Turklāt likums stingri nosaka, ka ir aizliegts ziedot no dāvinājumiem un no aizņēmumiem. Tātad tomēr tas ir likuma pārkāpums. Nolēmām, ka jāizjautā Kārlis tālāk. Zinām, ka viņš mācās Latvijas universitātē, taču datu bāzēs šāds uzvārds neuzrādās. Ir tikai Kārlis ar citu uzvārdu, bet ar tādiem pašiem dzimšanas datiem kā Kārlim Rubīnam. Savā profilā Draugiem LV redzams, ka Kārlim šobrīd simpatizē Vienotība. Kārlis ir noraidošs pret ZZS idejām, tāpēc ziedojums šai partijai šķiet jocīgs. Tu strādā Vienotībā. Bet tas ir praksē, tas nav oficiāli, tas ir tikai pieredzē. Un tev draugos rakstīts, ka tu esi pret oligarhiem, pret ZZS un SC, bet kā tas iet kopā ar to, ka tu esi pats atbalstījis oligarhu partiju? Tas bija pirms es iestājos, pirms es sāku iesaistīties politiskajā dzīvē. Tad es īsti tam nepievērsu uzmanību. Jā, man vecāki pajautā, vai es nevaru arī ziedot, no tā kāpēc ne? Tad sanāk, ka tad, kad tu ziedoji, tev bija citi uzskati, jā? Bet tagad es tev prasīju, kāpēc tu ziedoji, tu arī atbildēji, ka tā ir stabila. Pēc tā, kad tas bija, kad es skatījos uz tajā brīdī. Un tagad tu neziedot šādai partijai. Nē, es labāk aktīvi piedalos, to, ko daru, palīdzis man tā fiziski. Bet vai tu zini, ka tāds veids, kā tu ziedoji pret likumu, ka tev iedod vecāki naudu un tu noziedo? To gan es nezināju. Tā ir? Tāpēc es arī nezināju, kāpēc man tik dot naudu, lai es pārskaitu. Bet tev deva māte vai patēvs? Tēvs, jo es precīzi nezinu. Tēvs vai patēvs? Patēvs, jā. Kāpēc tu nestājies ZZS? Es gribēju. Tā arī kaut kā nepievienojos. Pēc tam man jau sāka vesīt ārā zaļie. Skatoties pēc tā, kas notiek, ko es laiku runāju, tāpēc es domāju, ka... Bet saka, vai patēvs ir ZZS biedrs? Nezinu, es šķiet, ka nav. Tā kā viņš ir biznesmenis pats, tad vienkārši viņam pazīstams šie cilvēki. Bet vai viņš ir pazīstams ar ZZS tiem augstākā gala biedriem vai ar vienkārši partijas biedriem? Tā viņš ir pazīstams gan ar biedriem, gan arī tur Lemberga. Viņam bieži vien jāiet tikšanās, kaut kādas ir viņam. Tā. Nolēmām noskaidrot, kurš tad ir tas patēvs, kurš padarīs Kārli par starpnieku ziedojumu veikšanā. Izrādās, ka tas ir Ričards Zaks, akciju sabiedrības Super FM līdzīpašnieks. Meklējot papildus informāciju, uzzinām, ka arī citi Super FM valdes locekļi atvēruši savus naudas maksu ZZS atbalstam. Tie ir Dmitrijs Kolobovs, Dainis Vizbelis un Ivo Baumanis. Katrs no viņiem ir ziedojuši ievērojumu naudas summu. Vienīgi pats sasaistes punkts Ričards Zaks ziedojuši salīdzinoši niecīgu naudas summu – 900 latus. Turklāt visi iesaistītie, arī Kārlis, ir ziedojuši vienādos datumos – 2010. gada 9. un 10. septembrī. Diemžēl pārējie iesaistītie nevēlējās ar mums iesaistīties sarunā. Ričards. Labdien! Labdien! Vai jums ir laiks runāt? Par kuru tēmu? Tēma ir par ziedojumiem partijām. Man nav vēlme runāt par to tēmu. Kāda iemesla dēļ? Vai jums ir kas slēpjams? Man slikta pieredze runāt ar nepazīstiem cilvēkiem. Es atvainojos, es tieši negribu runāt par to tēmu uz redzēšanas. Kāpēc jūs tieši man zvanījat? Tādēļ, ka jūs esat veicis pirms gada tieši ziedojumu Zaļo zemnieku partijai. Var gadīties labi. Un? Var jums uzdot pāris jautājumus? Nē.
Kādēļ? Negribu vienkārši un viss. Kāpēc jūs izlēmāt ziedot un kāpēc tieši šai partijai? Tāpēc, ka patīk. Arī šogad jūs esat ziedojis? Bet ne partijā. Kā? Garīgiem skolotājiem, tā tālāk. Katram mums vajadzētu būt garīgiem skolotājiem, jo mēs no atkārtotas dzimšanas, nāves, slimībām, vecumdienām pašsaviem spēkiem nevaram izrauties. Ja? Mūsu pētījuma laikā noskaidrojās, ka šogad janvārī Knab lika zaļajiem zemniekiem atmaksāt Kārļa pārskaitīto ziedojumu. Knab nenoticēja Kārļa oficiālajam paskaidrojumam, ka viņš ziedojas no saviem uzkrājumiem, ko pelnījis airēšanas sportā. Izmeklētāji noskaidroja, ka oficiāli viņa ienākumi par attiecīgo laika posmu bija tikai 100 lati. Sižetu sagatavoja Ilze Vēbere, Baiba Runce, Šarlota Biļeviča un Roberts Vīksne.